Šodien mēs runāsim par svēto garu. Par personu kā svēto garu. Kā par personu. Man īstenībā tā ļoti patīk par svēto garu. Es kā biju tādā koledžā Ukrainā, tur bija atbraucis mācītājs Benny Hins. Viņš runā par svēto garu. Un viņam ir tāda grāmatiņa. Jūs redzat, šī tāda grāmatiņa. Labrīt, svētais gars. Es iesaku viņu izlasīt. Es viņu sen lasītu, vai es izlasītu, ne, atkal pārlasīt. Tagad uz vasarsvēka dienu būs jāizlasa. Jo vasarsvēka ir tā svētā gada atnākšanas svētka. Es domāju, būs jāizlasa šī grāmatiņa vēlreiz. Un mājās viņi ir, bet vēlreiz būs jāizlasa. Lauriņ, tev ir tā grāmatiņa? Es tev uzdāvināšu tev. Ņem. Nu, tu izlasi. Es viņu izlasīju, es tev izlasu. Jā. Izlasi. Tā ir ļoti svarīga grāmata īstenībā. Kā cilvēks piedzīvoja svēto garu. Ziniet, kā cilvēkam iemājo svētais gars. Jūs zināt, kā cilvēkiem iemājo svētais gars? Kad cilvēkiem iemājo? Kristē, tu zini, kad cilvēkiem iemājo svētais gars? Labi, tu zini. Tad, kad mēs nožēlojam savus grēkus un pieņemam sirdī Jēzus Kristu par savu kungu, par savu dzīves kungu un glābēju, tad Jēzus asins mūs nomazgā no visiem grēkiem, un Dieva acīs mēs esam pilnīgi tīri. Dieva acīs. Paši mēs varbūt neesam tīri, bet caur Jēzus asinīm mēs esam pilnīgi tīri, un mums nav vairs grēka. Visi, kas pagātnē bijis, visi ir pazudis. Visi ir izdzēsts. Jēzus Kristus asins ir pilnīgi mums nomazgājuši visu mūsu grēkus, un Dievs uz mums skatās, Viņš uz mums skatās kā pilnīgi bez grēka. Un mūsu vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā uz mūžīgiem laikiem. Un mūsos tad iemājo svētais gars, un viņš sāk vadīt mūsu dzīvi. Bet tas ir patiesi, lai mēs to izdarām, patiesi. Tad mēs piedzimstam, atzīstam no Dieva gara, piedzimstam no augšas. Citam varbūt tas nenotiek pat grēku nožēlas lūkšanas brīdī, vēlāk citam pat viņš atzīst no Dieva gara piedzimst. Bet cits tanī pašā, it kā vajadzētu tanī brīdī piedzimt no augšanas, bet cilvēki, tāpēc, ka cilvēki nedara to no tīras sirds. Jā, viņi to, jo es zinu, ka es gāju evaņģelizēt uz ielām. Cilvēks noskaita grēku nožēlas lūkšanu uz ielu, visi pieņem Jēzu, un nākošā dienā es skatās, viņš stāv atkal pie to alus kioska. Es skatās, viņš tikko iepriekšā dienā pieņēma Jēzu, viņam vajadzētu mainīties cilvēkam, vajadzētu dzīvē kaut kādu izmaiņas. Viņš vienkārši to noskaitīs tikai tā kā pantiņu. Tas nedara. To vajag sirdī. Tas varbūt no ticībām no sirds. Jo es zinu, mūsu puikas arī daudzreiz noskaitījuši grēku nožēlas lūkšanu, bet nav izmaiņas vēl tā nav, bet būs. Bet man arī nebija. Es noskaitīju grēku nožēlas lūkšanu. Man bija izmaiņas, man atbrīvoja ļoti lielas izmaiņas, bet man nebija tā svētā gara vadība vēl tāda nebija. Man atbrīvoja Dievs no narkotikām, kad es noskatīju grēku nožēlas lūkšanu. Nākošā dienā vairs negribēs lidot pat narkotikas, un pēc nedēļas vairs negribēs pīpēt, un man izmainīja daudz lietas. Bet es nebiju, tā piedzimst no augšanas, es nesapratu Bībeli, piemēram, kad mācītājs sludināja, es vienmēr brīnījos, ko viņš tur runā par kaut kādām lietām, par svēto garu, es nezinu, kas tas tāds, man viss tur juk. Man juk, viss tur, es nesapratu, kur Jēzus, kur tur svētais gars, kur tur tēvs, kur tur dēls, es Bībeli lasīju, neko nesapratu. Un tad uz stendē, tas bija vasarsvēka draudzē tādā, netālu no Talsim, dzīvoju tur kādreiz. Un tur bija atbraucis evaņģēlis tāds, jūs varbūt visi zināt, Mācis Cencītis tāds atbraucis. Un viņu Dievs ļoti lietoja. Viņš bija atbraucis kā evaņģēlis, viņš lūdz par dziedināšanām. Un man bija slima sirds, ar sirds aritmiju. Un es tā nedomāju, tur visi gāja priekšā, es jau biju samierinājies, ka viņi man slima, un man neko tur nevar sirds aritmiju, neko tur nevar izārstīt. Un visi cilvēki gāja priekšā uz aizlūkšanām, tur tā daudz cilvēku gāja. Un es arī gāju priekšā uz aizlūkšanu, viņš lūdz par mani slimo sirdi, uzlika roku, un padomājiet, es tādā brīdī Dieva spēkā nokritu uz grīdas. Es nekad nebiju nokritis, es nekad nezināju, kas tas tāds, es domāju, ka citi tur, vai viņi izliekas, vai kas, es ļoti piedzīvoju svēto garu. Un man reāli tādā brīdī pieskārās svētais gars, un es raudāju uz grīdas, un saucu, Jēzu, es tev mīlu, un Jēzus tev pusstundu asaras tecēja pa vaigiem. Stundu gulēju, pusstundu, varbūt stundu nebija, es pat neatceros, un visu savus grēkus atcerējos, tā kā filmā, un visu to pārtinu atpakaļ, un visu to nožēloju.
un teica, un tā man uznāca tāda mīlestība pret Jēzu Kristu. Un es tā piecēlos no tās grīdas un aizgāju mājās un nāku, un tad es tā kā lidoju. Man priekšā tāda prieku, tāds laime man bija dzīvē, tik priecīgs es biju. Es visiem stāstīju par Jēzu Kristu, visiem, kur es satiku, zvanīju, gāju un runāju. Par Jēzu Kristu stāstīju visiem radiniekiem un visiem. Daudz arī bišķiņi sabojāja, zinu, pa daudz es viņiem uzbācos, bet man tā bija sirdies, tev gribēju visiem stāstīt. Es gāju un gribēju satikt kristiešu un runāt, kur neklausies, es vienalga viņiem stāstīju nedēļām, tur uz stāju pa ielām pilnīgi lidoja tā. Veid cilvēks uz draudz, visu un, jā. Tad es sapratu, ka es esmu piedzīvis no augšienes. Bībeli sāku saprast, līdz tam es neko tur nesapratu, ko es lasu. Pēc tam man visi tie raksta, ka dzīve palika. Visu to, ko es lasīju, es sāku visu saprast. Man tas sāk dzīvot un reāli svētais gars. Es sapratu, ka es esmu piedzīvis no augšienes, atzīmes no Dieva gara. Svētais gars man pieskārās. Caur mācītāju, evaņģēlistu rokām, bet pieskārās. Un tad pēc tam arī viņš atvēra draudzi Rīgā, es atbraucu tev uz Rīgu un gāju tenī draudzē. Un tad bija cerība tā draudze, cerība, zināt, tur Āgenskalnā draudze cerība. Un tur atbrauc bija tāds somācītais Kais Karjelainens, tāds somācītais. Un es arī, beidzās dievkalpojums Maritimā, tur bija dievkalpojums mums, beidzās un es gāju, un tur bija vakarā dievkalpojums cerībā, mācītais Karjelainens. Un es aizgāju uz to dievkalpojumu, un tas bija vispār kaut kas. Un mācītais sāk sludināt, viņš pateica dažus vārdus, aleluja, ko tur, un uzreiz svētais gars kā nāca. Es nokritu uz grīdu, un tie cilvēki sāka krist viss gar zemi. Un es pirmo reizi tādu redzēju brīnumu. Un sāka svētais gars darboties. Viņš nedabūja vairs runāt, viņš nedabūja ne sludināt. Visi nāca un nožēloja grēks, neticīgie cilvēki, asars visiem līpa uz ceļiem, tur, kas nekad nebija vispār par Dievu neko dzirdējis. Vat to es redzēju. Un man tā nonāca, es gulēju un atkal man Jēzus, un atkal tā mīlestība pret Jēzu, un es atkal raudu un atkal. Es ļoti piedzīvoju tā svēto garu, un man viens sievi, un tagad beidzās tas dievkalpojums, tieši tādā cerībā beidzās dievkalpojums, un man bija jābrauc uz Talsiem, jo es dzīvoju vēl Talsos, un es nokavēju, es tā Dievu klātbūtnē tā aizrāvos, ka es nokavēju to autobusu pēdējo, kas iet uz, es domāju, palikšu stacijā, tur peronā, zini, pa nakti. Un viena sieviete sēž uz soliņu, es eju garām, un es gribēju braukt uz to, uz stāciju, lai tur palikt par nakti, gaidīt to autobusu pilsētas. Un viņi saka, tu tā piedzīvoji Dievu, es uz tevi tā skatījos. Un viņi teica, tu tik ļoti man tā patīk, kā tu piedzīvoji Dievu. Es teicu, kur tu dzīvo un kā viņš teica, es braucu, es Talsos dzīvoju, es netieku uz mājām. Un tad, domāju, Dievs man viņas iepazīja, un viņi teica, paliec pie manīm. Un tā viņas iepazinos, viņai bija divas izstādes, viņa tur gultiņa, man viss tā sanāca, palika par nakti pie viņas, un es tik laimīgs, priecīgi, mēs tur visu nakti mēs negulējām, stāvi par Dievu runājām. Un nākošā dienā bija, turpinājās viss tas pats, bija iemīlējušies Jēzu, bija tā draudze, un tur bija tas mācītais Karjelainens, un es atkal devos uz to draudzi. Un atkal tas pats Dievu pieskarums, un atkal tas svaidījums. Un atkal viss tur uz grīdu, tur zemē vārtījās. Es domāju, tā, ja paskatās, tad domā, zini, tas tāds, ja kāds cilvēks nekad to nav piedzīvojis, un liekas, tur ķēmošanās kaut kāda liekas, bet tas bija reāli tā. Un tur tā, kā bija tā dziedātāja, Baškevicam tas jau kāda? Gulbe, Jolanta Gulbe, tā arī guļ uz grīdu man blakām, tā Gulbe. Es viņas nezinu, es tik pa televizoru biju redzējis, skatos tā Gulbe. Tā dziedātāja man blakām, kas māca tā dziedāšanu, tā televīzija, vai kā mēs tur bijām ļoti. Un tas nedēļa arī staigāju un lidoju, un svētais gars tā mainīja man dzīvi, un tā, vai tik laimīgs es biju. Es saprotu, ka tas nav pats galvenais, bet tas ļoti maina tev sirdi, un maina tev dzīvi, un tev mīlestība pār cilvēkiem nonāk. Un tā mēs zinām, ka svētais gars šobrīd šeit ir uz zemes, un ka Tēvs ir debesīs. Un dēls ir debesīs. Un viņš aizgāja tur, un mēs līdz šim brīdim mēs svinam augšām celšanos. Jo Bībele saka, Jēzus sēž Tēvam pie labās rokas, Bībele saka. Mums ir jāsaprot, ka gan Tēvs, gan dēls tagad ir debesīs. Bet trešā persona svētais gars šobrīd šeit ir uz zemes. Un tas ir svētais gars, kas šeit visu to dara un maina cilvēku dzīvi. Tas ir viņš.
Un mums ir ļoti svarīgi šīs attiecības ar Svēto garu. Tas ir katra kristieša dzīve ļoti svarīgi. Mums jānonāk līdz tādai pilnībai, lai mums katru dienu būtu attiecības ar Svēto garu. Zin kāds, man ir attiecības ar Svēto garu. Es visu laiku ar viņu staigāju. Man ir, zin kā, tāda apziņa, ka viņš ir manī. Un kur es eju, es visu laiku es saprotu, ka es esmu ar Svēto garu. Es eju veikalā, es stāvu rindā. Es visu laiku ar viņu tā iekšēji runāju. Viņš man pasaka dažādas lietas. Es eju staigāties ar suni, es ar viņu runājos. Es mīzo kartupeļus, es ar viņu runājos. Man visu laiku es zinu, ka cilvēki nodala kaut kādu laiku, zinu, priekš lūkšanas, tas arī labi. Bet man tā nē, es visu laiku, man ir savādāk. Es visu laiku sajūtu, ka man ir Svētais gars un es ar viņu dzīvoju kopā. Un viņš man visu laiku vada. Arī lūkšanas mēs ar sievas tur lūdzam un tā. Bet man tā ir. Citam ir tur atdalīt laiku, bet man ir visu laiku es ar viņas. Kā ceļos no rītas, pēc labrīt Svētais gars un eju gulēt. Atkal pasaka viņam kaut kāds vārds. Es sarunājos ar viņu, kā ar personu, ka viņš ir reāls. Jo mums ir svarīgi ikdienas būt šīs attiecības ar Svēto garu. Tas ir katra kristieša dzīvē ļoti svarīgi. Jo bez Svētā gara, ziniet, ka bez Svētā gara ir pilnīgi reliģioza dzīve. Ziniet, kāpēc ir reliģioza draudz un reliģija tāda pats par sevi? Tas ir tāpēc, ka nav Svētā gara spēks. Nav, nezinu, Svēto garu nepazīst kā personu. Un dzīvot cilvēki grib ar paši ar saviem spēkiem visu, ko darīt, saprot? Kristieši grib darīt visu, ko arī ir kristieši, paši ar saviem spēkiem. Bet tas ir bez Dieva spēka, dzīve bez Dieva spēka. Bet Pāvils mums saka, un mana runa, viņš tā saka, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Jo viņš teica, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Pāvils mums saka, mums nav ticība jābalstās uz mūsu gudrībām kaut kādām tur baigām. Mēs tur baigi skaisti runāsim, tu domā, ka tev tad iznāks priekšā ļoti skaisti runās, ka tev tur nezinu kāds tur būs. Mums vajag tādas attiecības ar Dievu, lai mums būtu spēks mūsu runāt, lai tas aizskar cilvēks sirdis. Lai cilvēki mainās, viņi, zin kā, es klausījos mācītāji, ja? Kad es biju Ukrainā tur uz to koledžā, viens mācītājs to pašu saka, runā vienu to pašu tekstu, ja? Tukšs skaņu, tukšs vārds. Cits mācītājs, to pašu vārds, pilnīgi tev aizskar sirdi, pilnīgi citādā. Tos pašu vārds, viņam ir svaidības, viņam ir spēki, viņam varo. Tas Benijs Hins runā, zinu, kas ir īstenībā, viņš runā ļoti vienkārši. Viņš visu to cilvēku zina, ko viņš runā. Bet viņam tam tekstam ir tāds svaidījums. Viņa tie vārdi uzrunā tev sirdi. Cits tos pašus vārdus saka, viņš varbūt vēl gudrāk runā nekā tas Benijs Hins, bet viņam nav tas svaidījums. Tas ir atkarīgs, to dod Dievs. Mēs paši to nevaram dabūt, bet tas ir kā lai mēs aktivizējam to svaidību, zini? Svarīgi, viņš jau ir mums svētais gars visiem, bet kā lai mēs viņu aktivizējam? Mums vajag, lai viņš darbojās. Viņš jau ir iekšā, bet svētais gars gaida, kā mēs rīkos, un viņš darbojas. Mums viņš jāaktivizē svētais gars. Vienā veids, kā aktivizēt, tā ir mīlestība. Zini, kad tu mīli, tad arī aktivizē. Otrs veids, kad tu sludini, aktivizēs svētību. Benijs Hins teica tā. Es klausījos, ko viņš stāstīja. Tas viņš ļoti slavens. Man viņš ietekmē. Viņš stāstīja tā, ka viņš uzkāpa uz skatuves, jau uzkāpa šeit sludināt. Viņam nāk svaidījums. Cilvēki tiek dziedināti, viņš runā, Dievs ar viņu runā. Viņš noiet no skatuves, svaidījums aiziet. Viņam ir svētais gars visu laiku, bet tas svaidījums, kas tikai tad, kad viņš sludina, ir tāds, kas uznāk uz viņu svaidījums. Kas viņa lieta. Viņš nokāpa no skatuves, viņam viss beidzās tas svēt, un viņam aiziet svētības. Viņš parasts cilvēks, tā kā mēs visi dzīvojam. Uziet uz skatuves, atkal viņam svētais gars nāk par viņu, viņš gaida, viņš tur gaida, dzied, viņš pats arī dzied, tur dziesmas svētam garam. Viņš ļoti skaisti balss viņam nekas. Un Dievs viņu ļoti lieto. Tātad, mēs zinām, kad ir trīsvienība. Kristietība, mēs zinām visi katrs, kad ir trīsvienība. Tēvs, Dēls un svētais gars. Un katrs atsevišķi ir cita persona. Viņi ir viens Dievs, bet katrs ir savu cita persona.
Tas ir grūti saprast, zin, izmēģināt, kā, vai tas mums nav jāsaprot. Ja Bībele to saka, tad tā ir, zin, ka grūti to saprast. Jo Mateja evaņģēlijā 28:19 ir rakstīts, Jēzus pavēlēja kristīt Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad tas ir, mēs tur redzam, ka ir trīsvienība. Man bija strīds ar viņiem kaut kā draudz, amerikāņu draudz te Rīgā. Viņi neatzīst trīsvienību, to svēto. Viņi neatzīst. Viņiem ir tikai Jēzus. Viņiem vairāk nav ne Svētais gars, ne Tēva, viņiem tikai Jēzus. Viss Jēzus. Kristī Jēzus vārdā. Mēs bijām ūdens kristības. Es teicu, viņi teica, ka tu esi kristīts Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tas nav pareizi. Tur Bībelē kļūda. Es saku, jākristī Jēzus vārdā. Es teicu, nu labi, ja tu gribi, tu vari kristīt. Es tādu teicu, ja kādam ir šaubas, var kristīties Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, un vēl pasaka Jēzus vārdā, lai būtu miers. Ne? Lai cilvēki viņi šausmīgi noliedz, trīsvieni viņi tā, bet es ar viņiem vairs nestrīdos. Tāpēc, viņi tādi no amerikāņi atbraukuši, kaut kādi amerikāņi, tur pie botānisko dārzu, viņiem tādi maz draudzīti, un tad viņi tur, bet, ja viņiem tā ir, es ar viņiem nestrīdos, es tur neeju vairāk, es biju aizgājis, es domāju, ka, tā, gribēju tur draudzēties ar viņiem, viņi bija uz mūsu mājas grupiņu, es tā nebūtu zinājis, viņi bija atnākuši uz mūsu mājas grupiņu. Un mums bija mājas grupiņa. Mēs, lai sadraudzētos, mēs to mājas grupiņu vadījām arī tur otrā pusē, Rīgā, otrā pusē Daugavē. Kurā vietā ir tas bija? Zolitūde. Zolitūde, nē? Imāna tā kaut kur. Mēs vadījām mājas grupiņu. Un tur braucīja amerikāņi, kaut kur uzradās viņa kaut kādu. Mēs kaut kā draugos uzaicināja vienu sievieti, un tā tādā grupā spēlēja uz klavierē, tādā amerikāņu grupā. Un viņa atnāca mums uz mājas grupiņu. Mēs no sākuma ļoti priecīgi, jo visi tā draudzējāmies, un viss bija foršs mājas grupiņas, un tā viņi sāk jocīgi kaut kā runāt, kaut kā visādas šitās lietas. Miers ar Dievs ar viņiem, bet sapratroja galvu tur cilvēkiem, un es teicu, kā ir tā, redz, ka. Bet mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs, un ka Svētais gars ir, es tam ticu, ka, un es saprotu, ka Svētais gars ir Dieva trešā persona. Kā jūs domājat, piemēram? Kā tev bija vārds? Kā tev bija? Dācis, kā tu domājat? Ja tu dzīvotu, stādies priekšēs, tas man tas patīk, es jau vienreiz to stāstīju, bet tur nedzirdēju. Kā tu domā, ja tu dzīvot pirms 2000 gadiem? Un kad Jēzus dzīvoja šeit virs zemes miesā, kad viņš dzīvoja, ja tu tad dzīvot, un tu redzētu viņu, Jēzu redzētu, un viņš tev pieskārtos, Jēzus tev pieskārtos, un tev dziedināt no kaut kādas slimības, vai tu ticētu viņam, vai tu tikt izmainīt. Padomā, padomā, tu tikt izmainīt, Jēzus tev pieskārtos, tev dziedināt, padomā, nē. Nākošais mēs paprašīsim. Un kad mācekļi staigāja reizi, viņi redzēja dažādas brīnumus, pareizi? Mārtiņa klausīja. Viņi redzēja dažādas brīnumus, un kāpēc viņi tie mācekļi novērsās no Jēzus? Jūs esat padomājuši? Kāpēc viņa māceklis Pēteris, kā Pēterim tur bija? Gailis vienreiz nodziedāja, 3 reizes viņš aizliedz. Kad viņš reiz bija nodziedāja Gailis, viņš 3 Jēzus, tad teicu, kāpēc viņš aizliedz Jēzu? Kāpēc Jūda nodeva Jēzu? Mārtiņ padomā, kāpēc Jūda nodeva Jēzu? Kāpēc, ja viņi bija kopā ar Jēzu, viņš bija visu dzīvi kopā, kāpēc viņš varēja nodot Jēzu? Taču cilvēki mainās, vajadzētu. Kāpēc viņi padomā, Mārtiņ? Un tālāk, kam vēl var uzprasīt? Kristeri? Tev? Labi. Kāpēc, kad Jēzus sita krustā, ja? Viņš bija 3 dienas kapā, ja? Un augšām cēlās un parādījās, mēs, kā zinām, Marijai Magdalēnai. Un pēc tam arī citiem mācekļiem. Viņa, kāpēc, kad viņi redzēja Jēzu, kāpēc viņi nespēja noticēt Jēzum? Kāpēc? Ko? Tāpēc, ka šis tie strādā. Pēc padomā, ja? Nu, es jums pateikšu atbildi. Mārtiņ, zini atbildi? Nezinu. Tu zini atbildi? Nezinu. Es ticētu un uzmanītos, tāpēc, ka, piemēram, ja es esmu slīva un es... Nu, tev Jēzus dziedinā. Ja es dziedinu, tad es redzu ar garīgām acīm, fiziskām acīm, kas... Bet mācekļi visi redzēja, ka Jēzus, un ka viņi sit krustā visu aizmuka. Nodevība. Ko nodevība? Nezinu, kāpēc tas ir. Bez svētā gara mūsu dzīves nemainās. Saprot, bez svētā gara.
Bez svētkā gara mēs nevaram pazīt Jēzu. Svētais gars vēl nebija nācis, saprotiet? Jo, zināt tālāk, kad bija rakstīts, kad Jēzus piecēlās no kapa, viņš aizgāja pie mācekļiem, iegāja pie viņiem iekšā caur sienām, kā viņš tur viņa gars iegāja. Un viņš teica, miers ar jums, kā tēvs man ir sūtījis, te es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un sacīja viņiem, saviem mācekļiem, ņemiet svēto garu. Viņš pirmā reize mācekļiem saviem deva svēto garu, kad viņš bija piecēlies no kapa. Tur ir rakstvieta tāda, redziet? Jāņa evaņģēlijā 20:22. Rakstīt, ņemiet svēto garu. Un tad tie mācekļi piedzima no augšas. Un tad viņi vairs nenodeva Jēzu. Tikai bez svētā gara. Nepazīt var Jēzu. Svētais gars mums atklāja Jēzu. Svētais gars atklāja mums Bībeli. Svētā gara klātbūtnē neviens nemukst. Tu mukti tagad, ja tev svētais gars, tu nemukti. Tu būtu ar Dievu, es domāju, kam ir svētais gars, kas piedzimst no augšas, viņš nemukti vairs. Nu. Tas nozīmē, ka viņi garīgi neredz, jā. Viņi ar Jēzu bija kopā. 4 gadus kopā visiem mācekļiem. Un apskaties, Jūda nodeva, pareizi? Nodeva. Viņš bija kopā, ja viņam nevajadzēja nodeva. Bet ja viņš būtu piedzimis no augšanas, viņam būtu svētais gars, viņš nebūtu nodevis Jēzu. Pēters aizliedz Jēzu. Pēc tam, ka viņam deva svēto garu, ne? Pēters kļuva mācītāju, viņam draudz, viņš atver mācītājs bija un visi tie tur sludināja visu. Vasaras svētku dienā, kad nonāca svētais gars, viss tur mainījās cilvēks dzīves, bez svētā gara nekā. Jo Jēzus arī, kad Jēzus, atcerieties, ka Jēzu Jānis kristīja viņu. Pareizi, ka Jēzu Jānis kristīja ūdenī. Kas par viņu nonāca? Svētais gars par Jēzu. Jēzus sāk kalpot tikai tad, kad viņš pats Jēzus sāk kalpot tikai tad, kad viņu kā balodis viņam nolaidās svētais gars. Svētais gars viņu aizved tuksnesī un tad viņš sāk kalpot tikai. Viņš pirms tam dzīvoja šeit ar zemes, viņš nekalpoja. Tikai, kad mēs bez svēto garu nečīvo. Kamēr tu neesi atzīmes no Dieva gara, es ar tos bērns mācīt, cik grib, rād viņus, cik grib. Var viņi neklausīs man, kamēr nebūs, viņi nemainīsies, kamēr nebūs par viņiem svētais gars, kamēr viņi nepiedzims no augšanas. Mārtiņ, vai ne? Kad viņš piedzims no augšanas, tad izmainīsies visa dzīve. Man jau arī tā bija. Es nemainījos dzīvi, kamēr nepiedzim no augšanas. Kamēr piedzim no augšanas pilnīgi, kā nonāca svētais gars, es nokritu tur uz grīdas, kad nāca asaras slēja veselu nedēļu, skraidīja visiem stāstīja par Jēzu. Man neviens vai es uz dievkalpojumiem skrēju, es, lai nebūtu kādā dievkalpojumā, visos es biju. Tāpēc man bija aizdegos ļoti, svētais gars. Un svētais gars šodien mums tiek dot savu jaunpiedzimšanu. Tad, kad mēs pieņemam Jēzu par savu glābēju, tad mums iemājos svētais gars. Un tad Bībelē man patīk šī rakstīts. Un tad visiem Kristus sekotājiem tiek dots svētais gars. Un tad ir rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā līdz pasaules pašam galam. Dievs mums ir izglābis, saprotat, izglābis un devis mums spēku. Devis spēku, lai mēs kļūtu par Kristus lieciniekiem. Viņš tāpat nedod. Ziniet, ka Dievs tāpat nedod svaidību un spēku, lai mēs liecinām. Jo tur raksta, mēs lūdzam un svētais gars mums dod spēku, lai mēs kļūtu par lieciniekiem. Vispirms Jeruzalemē vispirms. To mēs varam salīdzināt, piemēram, Rīgā. Jeruzalemē, Rīgā. Jūdejā, tas būs visā Latvijā, šodien mēs varam attiecināt Samārijā, Eiropas Savienības valstīs, lai mēs liecinātu, un līdz pasaules pašam galam, tas būs visā pārējā pasaulē. Tātad svētais gars tiek dots dažādu apsvērumu dēļ, arī lai liecinātu, arī lai mēs, bet pārsvarā viņš tiek dots, kad liecina. Kad tu liecini, man bija tā, es pastāstīju vienu gadījumu, es biju, tā ātri izstāstīšu, es biju arī, dievkalpojums bija, pirmais reizes dievkalpojums, kad tas mācītais Jensīts, kas sludinājis, bija atbraucis Pasaules tirdzniecības centrā. Tas bija tikko viņam tā draudzes ir sākās. Es vēl neko daudz par Dievu nezināju, es biju atbraucis uz to dievkalpojumu, tāpēc, ka man Dievs dziedināja to sirds aritmiju, ko es jums stāstīju, es jau neizstāstīju, ka man vēl dziedināja Dievs. Kad es nokrita ne svētā gara spēkā, man arī no to sirds aritmiju Dievs dziedināja. Man vairs viņa nav. No tā brīdis es pēc tam atčaknījos,
pagājuši mēnesis, kad man sirds strādā tā kā pulkstenis, pilnīgi veseli dziedināja. Tanī brīdī, kad es nokritu uz to grīdu, ka piedzīvoju, es pilnīgi aizmirs, pēc tam es pēc mēnesis skatās, bet mans sirds arī veseli, es biju atšķirnies, viņi vairs neklopējās. Un tā līdz šai dienai ir kā pulkstenis, var skriet, var darīt brīnums. Bet es gribēju izstāstīt tādu gadījumu, kad tanī pasaules tirdzniecības centrā pirmā reize bija dievkalpojums, un es daudz arī par Dievu nezinu. Es pašā sākumā kādu gadījumu bija tikai Dievu, un es braucu no dievkalpojuma mājas, un viena sieviete no tālsiem tāda kristieta, ar stāžu kristieta. Un viņa man apsēžas blakām un stāst visu ko par Dievu. Man ziniet, kas man svaidījums kaut kāds atkal svētais garš. Es viņai sāku stāst Bībeles pāns, tu citē. Un tik gudri runā un stāst viņai, es no kur es tāds gudrinieks, es biju izkāpt vārā no autobusa. Bet es pēc tam tagad saprotu, tas bija svētais gars, kas ar maniem runāja. Es pats nemaz to es pēc tam izkāpu, es domāju, kur es tā šodien tik gudrs. Es to nekad nezinu. Es nekad tāds nezināju šitās visas lietas. Pēc tam es saprotu, ka tas bija svētais gars, kas ar maniem runāja. Pats nezinu, pats nemaz ar tādu sievieti, kas jau tur 10 gadu ar Dievu, viņa man klausījās un viņa pat brīnījās, ko es visu ko zinu. Bet es īstenībā neko pats nezināju. Tas bija svētais gars, kas ar maniem runāja. Tātad, kad mēs liecinām, ka mēs stāstam, svētais gars nāk palīgā. Un viņš dod mums savu svaidījumu spēku. Tas svaidījums, tas ir spēks. Tas ir spēks. Jo mēs atceramies, kas ir rakstīts. Kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā tas gars deva viņiem runāt. Viņi sāka runāt mēlēs. Kad mēs piepildāmies ar svēto garu, pienāk brīdis, ka mēs saņemam svētā gara kristības. Jums ir visiem svētā gara kristības. Tas ir, kad sāk runāt citās valodās. Tā ir Bībelē rakstīts, un tas ir reāli. Un viņi sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Man tas notika vispār negaidot. Man tur cilvēki lūdz par tām kristībām, nevis ūdens kristībām, bet tām svētā gara kristībām. Un viss tur sastājās, viņi atbrauc no Amerikas viens sludinātais, es atceros, un lūdzu, un citi saņem, man nekas tur nesanāja, man nekas tur runāja kaut ko, pats mēģina, nekas nesanāja. Es pilnīgi bēdīgs biju, un tie citi saņem tur visādi tur. Es biju dusmīgs, ka man neizdodas tā nekas. Un ilgi pagāju, un es pēkšņi vienā dienā stāvu slavēšanā, un pats sāk runāt mēli. Man slavēšanas laikā nonāca svētais gars, un es sāku runāt mēli. Man neviens neroks nelika klāt. Citam ir dažādi, tu pats neko nevar izdarīt. Man tā bija. Tāpēc dažādi. Manai sievai, Laigai, bija mājas grupiņa. Mājas grupiņa bija, Kristus pasaulē bija draudzēmies, un bija mājas grupiņa, un tad vadītāji bija Luīza un Dacīta, tāds vadītājs. Mājas grupiņā Luīza bija vadītāji, bet tur bija vairākas tās meitenes, un viņas lūdz par Aigu, uzlika roku un Aiga saņem svētā gara kristību. Lūkšana uzlika uz galvu roku, lūdzu un saņēma. Dažādi, citiem tādi, citiem tā. Bet viņi ļoti gribēja to. Viņi teica, jā, grib, lai kaut ko dabūtu cilvēkam, jāgrib. Ja tu ļoti grib, tad jā. Kāpēc svētais gars ir svarīgs? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mums atklāja Jēzu, saprotiet, svētais gars mums atklāja Jēzu. Es nepazīstu Mūzu. Kāpēc es nemīlu Mūzu? Es nemīlu viņu. Bet es pazīstu Jēzu. Es nepazīstu īstenībā ne Eliju, ne Pāvilu tā īsti es nepazīstu, bet svētais gars mums atklāja, ko Jēzu. Mēs mīlam Jēzu. Es zinu par Pāvilu, es zinu par Eliju, es zinu par Mūzu, mēs lasām Bībeli, ja? Bet mums jau man nav mīlestība uz viņiem, bet uz Jēzu man ir. Jo svētais gars atklāja mums Jēzu. Mēs zinām par Pāvilu, par Mūzu, par Eliju, pareizi, bet mīlestība mums ir tāda sirdī pret Jēzu. Tāpēc, ka svētais gars mums atklāja Jēzu. Un ziniet, ka kad svētais gars tev atklāja Jēzu, Jēzus ir reālāks kā tavs sieva tad. Pat tavs sieva pat reālāks. Jo Jēzus caur svēto garu dzīvo tavā sirdī, saprot?
piemēram, kad sieva aiziet uz veikalu, ja? Aiziet uz veikalu, viņa nav kopā ar tevi, pareizi. Bet Jēzus ar svēto garu visu laiku ir kopā ar tevi. Sieva aiziet uz veikalu, viņa nav. Viņš ir pat reālāks nekā tavs sieva. Es domāju, jā, sieva aiziet uz veikalu, viņa man nav klāta. Es varu pa telefonu viņai pazvanīt, parunāties. Svētais gars visu laiku man ir klāta. Viņš ir tik reāls. Svētais gars parāda mums Jēzu reāli. Ziniet, kā Jēzus bija šeit uz zemes, viņš bija ierobežots, pareizi, ierobežots. Ja tagad būtu Jēzus uz zemi, nebūtu baigi forši nemaz. Iedomājies, viņš būtu tagad kaut kādā Jeruzalemē, tur dzīvot, un lai mēs tiktu pie Jēzus, man būtu jāstāv garās rindās, jābrauc tur ar lidmašīnu uz Jeruzalemi, un jāstāv, lai mēs tiktu pie Jēzus. Viņš bija vienā vietā, kur viņš bija, tur viņš bija. Bet svētais gars, kā mēs zinām, tas ir Jēzus bez ierobežojumiem. Viņš ir visur. Svētais gars ir Amerikā. Ziniet, ka viņš šeit, tad viņš prieku vēsti arī, ja tur sludina. Viņš arī ir Dieva upē, viņš visur ir svētais gars. Visās trīs draudzēs. Visās. Kur sludina Amerikā, viņš vienlaicīgi. Visur vienlaicīgi. Un darbojas tur dziedina cilvēku. Svētais gars. Viņš dara Jēzu tik reāli. Viņš dara Jēzu reālāk par tavu slimību. Un kad Jēzus kļūst reālāks par tavu slimību, ziniet, tad tu biji dziedināts. Aiga? Tu tapsi dziedināti tad, kad Jēzus Kristus reālāks par tavu slimību. Jēzus vārds dziedina. Kur ir svētais gars, tur ir Jēzus. Jūs zināt, kāpēc musulmaņiem, ne budistiem nav Dieva gars? Viņiem nav. Tāpēc, ka vai te jūs esat dzirdējuši, ka Muhameds, piemēram, dzīvotu kādu musulmaņu sirdī? Nē, esat dzirdējuši pareizi. Vai Buda dzīvot budistu sirdī? Viņš tur nedzīvo. Kāpēc viņi tur nedzīvo? Tāpēc, ka, kāpēc viņi tur nedzīvo? Tāpēc, ka Muhameds ir miris. Un Buda ir miris. Bet Jēzus ir dzīvs. Un viņš dzīvo katru mūsu sirdī. Viņi tie dievi, visi tie miruši. Viņi miruši. Viņi nav augšām celši, bet Jēzus ir dzīvs, viņš ir augšām ceļas. Un viņš dzīvo katru ticīgu cilvēku sirdī. Ziniet, kāpēc daudz draudzes ir bez spēka? Es jau nezinu, ka mums jau vēl, mēs tikai sākums. Bet mums arī būs viss tas spēks un viss būs ļoti labi. Mēs sludināsim par svēto garu un kā par personu svētais gars te darbosies un viss būs labi. Bet daudz draudzes ir bez spēka, jo viņi nepazīst Jēzus Kristu kā personu. Te vienmēr jāsaka, ka Jēzus Kristus ir persona, ka svētais gars ir persona. Jo Jēzus mums saka, es lūkšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, tas ir patiesības gars, svētais gars, ko pasauli nevar dabūt. Tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. Jo viņš ir patstāvīgi pie jums un mājo jūsos. Viņš ir patstāvīgi pie jums. To saka Jēzus. Jēzus tā saka, tā ir. Viņš ir pie jums un mājo jūsos. Svētais gars ir reālāks nekā Jēzus, kas ir debesīs. Nekā debes tēvs. Viņš ir reālāks šobrīd mums. Mēs zinām, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla līdzības, pareizi? Mēs esam radīti pēc Dieva tēla. Lasiet Bībelē pašā sākumā. Pēc Dieva tēla. Un cilvēks tāpat kā Dievs ir trīsdaļīgs. Viņam ir miesa, vēsele un gars. Un mēs zinām, ka miesa ir mūsu ķermeņa tikai ārējais apvalks. Ārējais apvalks ir miesa. Bet vēsele ir mūsu prāts, griba, jūtas, emocijas. Bet ziniet, kas ir gars? Gars, es esmu pats. Es esmu gars. Andris Meijers, es esmu gars. Šitā ir tas ir mājoklis, kur es dzīvoju. Vēsele, tas ir prāts, jūtas, griba man. Bet gars, tas esmu Andris Meijers. Mēs esam garīgi būtnes. Dievs mūs radīs. Mēs neesam dzīvnieki. Darvins sajauca. Mēs neesam pētiķi. Pētiķiem nav gars. Gribat ticēt, ka pētiķiem nav gars. Aiziet uz zooloģisko dārzu.
Paskatieties. Viņiem ir, mēs neesam nopērtīti, tāpēc, ka cilvēks radīts pēc Dieva tēva līdzības, viņš ir trīsdaļīgs. Miesa, dvēsele un gars. Ja jūs atsakāties, ka cilvēkam ir gars, tad jūs esat dzīvnieki. Ja jūs ticat es agrāk ticēju Darvinam, ka es gāju skolā, man mācīja, es ticēju ļoti viņam, bet es pēc tam, kā piedzīvoju svēto garu, es zinu, kad ir Dievs svētais gars, kad ir. Kā var zināt, ka tas vispār ir, kā jūs domājat, kā jūs varat zināt, kad ir, ka šī garīgā pasaule ir reālā, piemēram, kā jūs domājat, kā jūs? Es, piemēram, zinu, kā to uzzināju un ritīgi pārbaudīju, ka garīgā pasaule reāla. No šitiem te visiem lāstiem, kas nāk par cilvēci. Zini, kas bija? Maniem tantiņi uzlika lāstu dzīvē. Un es ritīgi, viņi man nolādēja. Un es ritīgi man neveicos dzīvē. Viss nelaimes. Un arī sētā, kur tā tantiņa dzīvoja, ja? Visi cilvēki apmira viens pēc otra. Es nesaprotu, visi jauni cilvēki mirst. Tā tantiņa burvi izrādījās. Viņi arī tagad ir beigti un viss, neteikšu neko slikti. Un viņi nolādē, viņa ir tādas spēles tikai ragans. Ir mūsdienas, tu zini, kā cilvēks var nolādēt? Vārdēm ir spēks. Bet Jēzus Kristus, ja tev ir Jēzus Kristus svētais gars, viņš tev pasargās, bet bez Dieva tu var tik nolādēts. Un lāst reāli, un garīgā pasaule ir reāli. Ir fiziskā pasaule un garīgā, un ka viss, kas atspilguļojies garīgi, kas notiek garīgā pasaulē, pēc tam atspoguļojas fiziskā pasaulē. Viss materializējās. Ziniet, ka viss, kas notiek garīgā pasaulē, tas arī, jo zini, vai ja tev par dzīvi ir, ja par tavu dzīvi ir lāsti vai svētības. Ja par tavu dzīvi, piemēram, lāsti, tev nekas neveiksies. Tu darīsi, ko tu gribi, to viss, nekas tev, tu slimu un vispār nekas tev ne. Kam ir svētības, viņam viss izdodas. Nav ievēroši, ka citiem cilvēkiem viss sanāk, viss izdodas, un citiem, nekā, bet tā ir garīgā pasaule, tas ir, tāpēc ir senču lāsti, mums var mācīt senču lāsti, ir uzlikti lāsti un dzīves laikā izmantot lāsti. Ir lāsti, kas nāk no paudžu paudzēm, tu pat nezini, ko tev vecāki tur sadarījuši tur savā dzīvē. Un tev te seko, tavai tēvs nomir 40 gados, māte nomir 40 gados, skaties, tavs kaut kāds vecākais brālis nomirs, tā vējas 40 gados nav dzirdējuši tādu. Un nāk tev tie 40 gadu un tu jau drebi. Tev var tolīties jau būs kā beigas. Arī tas, un tā paša slimība. Visiem no viena slimības nav dzirdējuši tāds gadījums. Tas ir lāsts pār paudzi. Gēnos paudzes lāsts. Un to salauž Jēzus vārdā. Cilvēkam es zinu, kam tā ir, viņš aizbrauc uz dievkalpojumu, pieņem Jēzu un uzžēlo visu grēkus, un viss par viņu zina salauž lāsts, un cilvēks vairs neslimo ar to. Un viņš tiek dziedināts, un viss tas cilvēka, tas ģins, tas koks, tiek saglābts. Bet ja nezinu, cilvēki mirst vienā vecumā, 40 gados, un Dievs ir paredzējis, lai mēs dzīvojam 70, 80 gadus, 90. Viņš nav paredzējis, lai mēs, tā ir lāsts pats. Un tas es saprotu, ka ir reāli tā garīgā pasaule. Es pats to zinu, jo viens tāds gadījums bija, tas ir tik reāli. Vienai sievietei bija 3 bērni, tur stendēs dzīvoja. Un iedomājies, un tas puika dienēja armijā, un kaut kas tur notika, sprādziens, nē, viņš gāja peldēties kaut kādā, aizgāja kaut kādā atpūtas laikā peldēties un noslīps, rauj kaut kāds krampa noslīp. Vēl viens tur bērns, es to neatceros, kas ar to notika, arī viens aizgāja kaut kā bojā, un meitenīt palika viena meitenīt māmai. Tas bija kaut kā dažu mēnešu laikā tas bija. Un meitenīt, viņa, tad laikā bija vējš ļoti liels par nakti bijis. Nu, kaut kādā 70. gados tas bija, es atceros. Un vētra bija. Latvijā bija ļoti liela vētra un nogāzās tas elektrības stāps, zin? Un iedomājies, visi bērni aiziet garām, tām elektrības stāpām, tā meitenīt iet un aizstarās, kā un nosit elektrību viņas no rīta, ejot uz skolu. Un iedomājies, māte sajūt prātā un aiziet, ko tad 3 bērni, viss vienu gadu laikā aiziet bojā. Redziet, tas ir lāsts. To acīm redzat, jo visiem cilvēkiem normāli, visi dzīvo, vienā ir visu gadu laikā, visi bērni aiziet bojā un pats sev prāt, vai tas nebūs lāsts. Ja tas tā nav paredzēts, tā es saprotu, ka tas viss ir reāli. Bet svētais gars mums dots, lai mēs visu šo, lai mūsu dzīves izmainītu, lai mēs, kad mēs atzīstam no Dieva gara, mūsu dzīves pilnīgi izmainās. Es arī biju narkomāns pēdējais, man nebija pat zobu mutē. Mēs pat nebija, ja jūs man redzētu 7 gadu atpakaļ, jūs pat man tūmā nenāk. Man vispār bija, neviens zobs, vajag man te salikt zobs, te visi ielikt. Nebija izpujuši visi. Zināt, man bija sēsts.
Visi narkotikas, es 15 gadu lietoju narkotikas, man vispār nebija nekā. Es tam jums nepārspēju, man aknas bija beigtas, man aizgāja pie ārsta, man teica ārsts, kā vispār tu vēl esi dzīvs? Man bija viss tas aknas sēs narkotikām. Viņi man noņēma analīzes, viņi skatās tur, vai, es gāju tur, viņi domāja, kur tu vēl dzīvs? Un visi man draugi apmēri, kas man bija tie narkomāni. Es jau nevienu vairs dzīvs, viens vēl Liepājā esot dzīvs. Es kaut kur dzirdētu, kur tāds pazīstams narkomāns. Pārī visi beigti. Viņi ilgāk nedzīvo pa 50, 40 gadiem narkomāni. Es vēl šobrīd, un es visu, man Dievs dziedināja. Un es, kad nācu pie Dieva, viņš man izmainīja. Atbrīvoja no visām narkotikām, visām atkarībām, dziedināja man slimo sirdi, dziedināja man aknas man tagad vesels tikai mazām bērnam. Viņi baigi skatās, kur tad tev agrāk bija sabojāts tas aknas tad vesels. Kā tas var būt? Kaut kāda fantastika. Zobi, tos ielika. Tas tā zobs. Bet, Aiga teica, jāliek zobi. Es ar Aigu iepazīstu zobi. Ne, tā man bija atpakšā nebija zobi, tikai augšā bija. Ielikt jau bija. Un viņi saka, jāliek tev fiks zobis. Aiga, man sieva, viņi saka, jāliek tev zobis. Tā bija. Un tā mēs zinām, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Kad mēs piedzimstam no augšienes, mūsos iemājos svētais gars, un viņš vada mūsu dzīvi. Lauriņš zina tagad, kad tu esi piedzimus, viss. Tagad Dieva gars tev vada. Bībelē rakstīts Romiešiem 8.14, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Un šī ļoti labā rakstvieta arī Jēzus, ko pirmais sprediķis, kas viņam bija. Jūs zināt, Jēzum pirmais sprediķis, viņš lasīja to rakstvietu. Tur bišķiņ Lūkas evaņģelijā višķi savādāk uzrakstīt, bet Jesejas 61.1 ir teikts, Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs man ir svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Aigai šī rakstvieta tā pati. Mēs bijām raudzītē vienam, mums negāja kaut kā, mums tur kaut kā negāja pārāk labi. Mēs kaut kā bijām, varbūt nepaklausīgi kaut kā, es nezinu. Mēs tā ierobežot bijām, un mēs bijām kaut kā sasaistīti. Un mēs bijām tāds vainas apziņas, mums bija pēc dievkalpojumiem, un slikti mums bija jūtāmies. Un mēs ar Aigas aizgājām uz Labo Vēsti. Uz Labo Vēsti, tur bija jāatbrauc tas Madabuko tāds. Un viņš šito rakstvietu, kad nolasīja šito rakstvietu, Aiga teica, vai. Viņš teica, tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs ir mani svaidis runāt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagraustas sirds, viņam ir sagraustas sirds, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu, vai brīvību, un saistītiem pilnīgi brīvību. Viņi teica, vai, viņi pateica šitā rakstvieta, un viņi tik priecīgi, viņi šo rakstvieta dzirdēja, pēc tam aiziet uz prieku vēsti, viņi aiziet, un tas vilns glešs, un tieši to pašu rakstvieta sludina. Tad ir kaut kur nedēļas. Un atkal šā paša rakstvieta, viņi teica, vai, tieši priekš manī. Viņai tas tieši, tagad Dievs viņai tā pareizāk divreiz tādā šitā rakstvieta. Tā ļoti, tā, ka iedēv mums brīvības. Mēs ir sasaistīti. Zin, kā var arī draudz tev sasaistīt. Tā kā Jūris vakar teica, kur viens ir mācītājs sludināja. Arī mācītājs var ar savu sprediķi īstenībā var nokaut cilvēks. Un var cilvēku negrib nākt pie Dieva. Ne jau tas būs cits izglāb cits, bet cits vairs negrib. Cits aiziet aizmūg un vispār par Dievu negrib dzirdēt. Man mēs atrad vienu draudzeni, tādu draudzeni, pazīstām meiteni pie Dieva atved, un viņa Limbažos bija. Un viņa nāca uz draudzi, un tik ļoti iedegās par Dievu, viss tā priecēs. Un tagad, ziniet ko? Viņa nokauta. Mācīties, viņa tā nokauta, viņa par Dievu pat dzirdēt negrib. Kad tu ieminies kaut ko par Dievu, to viņas nekad vairs, viņa nekad negrib dzirdēt. Nokauta. Aizliegumu noteikumu visādi, tu izdarīsi to, tad tev būs tas un tā, un visu laiku. Cilvēks tādā baiļu sajūtā, un viņš aizgāja prom, viņš vairs negrib. Viņam nevajag Dievs, viņš negrib tādu Dievu, zin, kas tev visu laiku moc, kas tev... Cilvēki grib, Dievs ir labs, Dievs cilvēkiem grib palīdzēt. Dievs grib cilvēks atbrīvot, grib cilvēkiem dot prieku. Dievs taču nenāca mūsu ierobežot kaut kā, viņš dod pilnīgi brīvību. Jā, taču, par Ādamu un Ievai, labi, viņi tur neizturēja to kārdinājumu, viņi tur sagrēkot. Bet viņš dod arī viņiem pilnīgi brīvību, visiem dod pilnīgi brīvību. Dievs dod pilnīgi, mēs nevaram mācīties, nedrīkst mūs kaut ko tur mūs
Mēs nākam uz draudzi, nevis īstenībā, nevis, lai mūsu skolot tur baigi brīsmīgi, mēs nākam, lai mums būtu šeit draugi, pareizi, lai mēs draudzētos, lai mēs mīlētu cilvēkus. Mums nevajag skolotāji, mums vajag draugi, pareizi. Pareizi. Nē, man vajag draugi. Skolotāji. Skolotāji? Jā, protams. Nu, skolāri, tev vajag skolotāji, bet man vajag draugi vairāk. Nu, vai kādām vajag, varbūt skolotāji. Ir tāda, tā kā teica, kā tā masa ir 75% esot kontrolējamā masa. Ir cilvēki, kas grib, ka viņus lai kontrolē, viņi nemāk cilvēki dzīvot. 75% cilvēki ir tāda kontrolējamā masa. Viņiem patīk. Viņi jau liet uz tām, viņiem patīk, ka viņus tur kontrolē. Man galīgi tas nepatīk. Bet bija tā, aptaujas, 75% cilvēki ir kontrolējamā masa. Es nebūšu tā kontrolējamā masa. Varbūt jūs kāds gribat būt kontrolējamā. Man nepatīk. Tātad, svētais gars ir persona. Ziniet, ko personība nosaka pēc 3 galvenām sastāvdaļām. Personība nosaka pēc prāta, spējām domāt, mācīties, jūtām vai emocijām, gribas un tā skaitā pieņemt lēmumus katrā konkrētā situācijā. Tātad, svētais gars, ka ir persona, viņam ir pašam savu lēmumu. Svētais gars nedarbojās, viņš darbojas saistībā tā kā tēva un dēla, bet viņš pats, svētais gars pats ir persona. Viņam ir pašam savas jūtas, savas emocijas, viņam ir. Un ziniet, ka svētajam garam ir mīlestība un jūtas arī svētajam garam. Un ja kāds tev saka, tad es tā neklausos. Ja jūs sakat, ka viss tev ir jāmīl ar lēmumiem tikai, jāmīl bez jūtām, es domāju, ka tev, ja tu kā tu vari mīlēt bez jūtām, ja tev ir svētais gars. Es domāju, ja svētais gars, viņam ir emocijas jūtas. Svētajam garam ir emocijas, viņš mīl ar emocijām, ar jūtām. Viņš, ja tev ir, tad tu arī mīl ar emocijām. Nu, var būt, ka kādu brītiņu tev kaut kā apdzies, nav aktivizēts svētais gars īpaši, varbūt tas tu tur varbūt kaut kā nedara, tā kā vajag, vai kaut kas kādu iemeslu dēļ, nezinu, varbūt viņš tev, Dievs tev tā pieklusē. Bet es ticu, ja tas ilgi, tad nav labi. Tad, ja ilgi tev nav nekādas emocijas un nav nekādas jūtas, tas nav labi. Uz kādu laiciņi var būt tā. Bet ja tas ilgi, tas tā nenotiek, tad es domāju, ka tad kaut kas nav labi. Tā vajag kaut kā aktivizēt svētais gars, kas ir tevī. Jo mēs zinām, ka svētais gars ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Viņš ir bez nosacījuma mīlestība, pareizi. Viņam nav nekāda noteikuma. Viņš mīl katru ikvienu no mums bez kaut kādiem nosacījumiem. Es arī gribu mācīties mīlēt bez nosacījumiem, bet nav tik viegli, protams. Mums jāmācās mīlēt visus cilvēkus. Nevērtēt cilvēkos slikto un labo, bet mīlēt. Zinām, mums patīk, gribās mainīt cilvēkus, bet īstenībā, tā kā Jūras vienreiz teica, mēs jau paši sev nevaram izmainīt. Kur tad nu vēl citus var izmainīt? Pareizi? Mēs jau paši sev nevaram. Tikai svētais gars var izmainīt mūs. Mēs, zinām, gribam mainīt Ričardu, un es gribētu mainīt Ričards, man pasūtīt 5 manas tālāk. Kur es viņu tur izmainīt? Pareizi, Ričards. Viņi tik var, ja viņi izmainīt, var tikai svētais gars, neviens nevar. Un redz, kad ir tevī svētais gars, tad ziniet, ka apkārtie cilvēki to jūt. Jūt. Viņi tev jutīs. Ja viņi varbūt uzreiz nejūtīs, bet jutīs. To nevar noslēgt. Es, piemēram, jūtu cilvēku, kuriem ir, kuri Dievu klātbūt, kuriem ir svētais gars, kurš ir Dievu. Es jūtu. Viņš var tēlot, cik viņš grib, ka viņš tur baigi tev mīl vai ko. Mums bija tā, tev tur bučo, tur apceļ, pēc tam es eju pa veikalu, viņš man pagriež galvu, man nemaz nesveicina. Es domāju, tur draudzē, viņš man tur izlikās, tā kā pagājis draugs, tur man bučoja, mīli. Es viņu pēc tam satieku uz ielu, viņš man nemaz nesveicinās. Es domāju, gan baigais mīlētājs. Es domāju, ko tad tur tēloja, tur priekšā, mācītāji priekšā, es domāju. Zini, to var redzēt. To tu nevar notēlot. Draudzē var no to varbūt tas izlikties. Jo ir cilvēki, kas ir, es zinu, ka mēs bijām tādā draudzītē vienā, nesaušu vārdā, Aiga, viena mājas grupas vadītāja. Kā Aigas visu laiku klāt un tur mācītājs skatās. Vai tā Aigai gari priek, iziet ārā. Nemaz nesveicina, neko, kas attiek, nemaz nepiesvan, kādreiz neinteresējas par, tur tad ir draudzē, tā mācītāji klātbūtnē, viņai tur riņķi katru reizi pirms dievkalpojumu, tur, lai viņas paskatās, vai mācītāji skatās, uz atpakaļ. Ka viņas tur, jā, es tā novēru un es pabrīnījos, un es neko neteicu, bet
cilvēki, jā. Zināt to stāstu par žēlsirdīgo samārieti, jūs zināt Bībelē. Man patīk tas stāsts par žēlsirdīgo samārieti, jā. Ziniet, tur bija par vienu cilvēku stāstīts, par vienu tādu reliģiozu cilvēku, tagad varbūt viņš parizējis kaut kāds tā laika. Viņš zināja visus baušus, viņš zināja, visu Dievu likumus viņš zināja. Un viņš domāja, ka viņš ir uz pareizā ceļa, viņš domāja, viņš visu zina. Zin kā ir cilvēki? Viņi domā, ka tu visu zini, viens Dievu likums, visu zini, visu, ka tu esi uz pareizā ceļa. Viņš zināja visus tos bonus baušus. Bet viņš gribēja pārbaudīt Jēzu. Viņš gribēja pārbaudīt. Ziniet, ka tas reliģiozais cilvēks, kas bija tanī samārieši, tanī stāstā, es sākumā, kur stāst par to reliģiozais cilvēku, viņš gribēja pārbaudīt Jēzu, lai Jēzus apstiprina viņu, ka viņš visu zina. Un viņš prasīja Jēzum, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Viņš bija ļoti pārliecināts par atbildi, jo viņš zina, ka viss, ka tu pildīsi, viņš tā domāja, tu pildīsi visus savus baušus, visu to darīs, un tu dabūs mūžīgo dzīvību. Un Jēzus jau to saprata, ka viņš grib Jēzus jau zina. Viņš jau domāja, Jēzus jau zina, ko viņa domas, viņa nolūkas, kāpēc viņš tā prasa viņam. Jēzus jau zina. Un Jēzus viņam atbild, viņš saka, kā ir bauslībā rakstīts, tā arī tu lasi, viņš teica. Viņš neko nepārmet neko. Un Jēzus, tas reliģiozais cilvēks atbild ar mīlestības dubultbausli, viņš saka. Viņš precīzi nosaka, ka tie visi bauši apvienoti divos baušos, visi bauslība atvienot, divos mīlestības bauslībām. Ir visi bauslība apvienot, kopsavilkums visai bauslībai. Viņš teica tā, mīli kungu savu Dievu, viņš tā teica, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku un visu savu prātu, un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Viņš tā teica, tas reliģiozais, tas farizējs vai kaut kāds reliģiozais, rakstzinātājs. Un Jēzus viņam atbildēja, teica, pareizi tu esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Un reliģiozais cilvēks tālāk gribēja uzzināt, un Jēzum jautājumu, kurš tad viņš gribēja, attaisnoties viņš gribēja. Un no Jēzum viņš gribēja jautāt, kurš tad ir mans tuvākais, viņš prasa, kurš ir mans tuvākais. Un Jēzus, viņš jau ir viszinātājs, kā mēs zinām, visu. Viņš stāstīja viņam par žēlsirdīgo samārieti stāstu. Un mēs to salīdzināsim šodien, tagad mēs to ar mūsdienām. Labi? Paņemsim piemēru no mūsdienām. Un tagad es tā mēģināšu tā iztēloties mūsdienos. Piemēram, no Berģos dzīvo viens cilvēks, piemēram, Berģos. Viens vīrietis, un viņš tagad iet uz Jūgnu, piemēram. Un pie Brīvdabas muzeja, zinu, tur pa ceļam ir Brīvdabas muzejs, uzbrūk kaut kādu zēnu viņam un piekāva viņu to puiku. Sasit viņu līdz nemaņai. Un tagad viņš tur guļ, sadauzīts, asins tek viņam un brauc garām mācītājs uz dievkalpojumu dodas. Steidzās viņam jātiek uz dievkalpojumu, viņam to drīz jāsludina. Viņš piebrauc pie to sasisto cilvēku. Viņš saka, nav man laiks, man jāsteidzās uz dievkalpojumu. Jāsludina, es šodien, Nākošais sludinātais, tur bija slavētājs, draugs slavētājs, grupas slavēšanas vadītājs, piemēram, kāds no viņiem. Tātad arī steidzās uz dievkalpojumu, viņš ar riteni, piemēram, brauc, un viņam pēdējais, lai viņš tiktu uz dievkalpojumu, viņam tur palicis laiks, arī viņam slavēšana sākās, un tur visu, un viņš piebrauc pie to slimo, paskatās tur sadauzīto, kas tur saklopēts, viss tur zils, asiņains guļ. Bet man ir jāsteidzas, man dievkalpojums svarīgs, es nevaru. Man ir jāslavē šodien Dievu, es dodos uz savu bāznīcu, uz savu draudu slavēšanu. Guļ, man nav laiks tagad. Un pēkšņi viens ar kājām iet. Tam jau nav ritens, ne mašīna, viņš iet tāds trūcīgāks. Bet viņš arī iet uz dievkalpojumu. Viņam mācīties, tic obligāti jābūt dievkalpojumam.
viņš pie to sasisto, viņam iežēlojas sirds, saprot, iežēlojas tam. Vienkāršam cilvēciņam. Mācītais pabrauc garām, draudz slavētais, viņam iežēlojas sirds. Un viņš pārsien visu tās brūces tam cilvēkam. Viņš aizmirst par to dievkalpam, ka viņam tur jābūt obligāti. Viņam tur vēl bija jāstāv pie durvīm, tur jāsagāja tur tie, kas nāk tie ciemiņi. Viņš aizmirst par visu savu kalpošanu. Un viņš aizved to uz Gaļezeru slimnīcu. Un ieliek slimnīca samaksā vēl tur 20 eiro par to apkopšanas slimnīcu. Un viņš jau paprastīja ārstiem, ja jums vēl vajadzēs naudiņu, viņš atstāja numeri, jūs piezvaniet, es vēl atradīšu samaksāšu par viņu. Tātad jautājums jums, kurš tad ir tas tuvākais? Vai tie kas klausīja ļoti visam un teicās uz to dievkalpojumu, ka viņiem obligāti ir, vai tas cilvēciņš, kas... Kurš tad ir tuvākais? Ja es tādu līdzību paprasīju, viņš prasīja, kurš ir tuvākais, viņš izstāstīja. Tātad, kurš tad ir tuvākais, pareizi? Mēs jau saprotam, kurš ir tuvākais. Tātad mums ir svarīgi, kāda ir mūsu sirds. Nav svarīgi, kāda ir tava titula, kāds tu esi, vai tu esi slavētais vai mācītājs. Slavība ir kāda tavs sirds, kāda tava iejūtība. Un es domāju, ja cilvēkam nav Dieva gars, nav svētais gars. Es domāju, ka tam mācītājiem nebija nesvētais gars, nevienam. Es viņam uzskatu, ka viņam nebija ne tam priesterim, ne tam mācītājiem, ne tam slavētājiem. Lai viņš tur slavē. Jo, kad cilvēks guļā asiņains, viņam vajadzēja glābt cilvēku un palīdzēt nevis skriet uz savu dievkalpojumu. Tur paspēt un cits varēs parunāt, vai ne cits sludināt. Un arī slavēt atradīsties, kas slavēt viņa vietā. Es domāju, ka Dievs tāpēc mums skatās, kādi mūsu sirds, kā mēs žēlojam cilvēks, kādi mēs jūtam līdz cilvēkam. Jo es ticu, kur ir Jēzus, es sapratu, tur ir mīlestība, žēlastība un līdzjūtība. Un tur, kur nav ne žēlastība, ne līdzjūtība, ne mīlestība, tur arī nav Jēzus, sapratu. Tur viņš vienkārši nevar būt. Ja tev nav žēlēt, tev nav jūtīgs sirds pret to cilvēku, kas tur sasist, bet tev arī nav Jēzus īstenībā. Jo Jēzus ir žēlastība. Un tā kā mācītājs saka, mums jādzīvo tikai uz lēmumiem, bez jūtām, es domāju, nav pareizi. Kristietim jābūt ar jūtām. Cilvēkam jābūt ar sirdi, pareizi. Jo cilvēki, ja tu uz lēmumiem dzīvos, nu var uz lēmumiem, lēmums, mīli. Tev tik stāstīt mīli, bet tev nebūs nekādas jūtas ilgstoši, tā pārbauda pulsu, vai tu esi vispār dzīves. Ja tu sēdi draudzē, un tev ilgstoši nav jūtas nekādas. Es saku, viens mācīties pārbauda pulsu, vai tu esi vispār dzīves. Pareizi. Pārbaudēt pulsu. Jo visiem cilvēkiem jābūt ar jūtām. Ja viņas nav kāda laika tās jūtas, tad mums jāskatās, vai mēs neesam kļuvuši par kaut kādu reliģiozu, vai kaut kas nav mums labi. Nu var uz kādu laiciņu nebūt jūtas. Es ticu, ka ir tāda perioda, Dievs pieļauj varbūt kādu laiciņu. Es Aiga arī saku, zin kā ir attiecībās ar sieva vīri, mīli. No sākuma viens viss mīli savas sievas, bet ir tāds periods, ka pāriet bišķiņ tās jūtas. Nu, pāriet drusciņi. Es tam piekrītu, ir tā, man arī tā bijis. Un ja tu turpinās ar viņu dzīvot, es domāju, Dievs atgriezīs tās jūtas, viņš arī atgriež. Uz kādu laiciņu viņš pārbauda par to cilvēku, viņš ir uzticīgs savai sievai, arī bez tām. Un tā var mēdz gadīties. Nu, visu laiku nevar būt ļoti liels. Nu, mēdz arī būt, ka visu laiku, bet uz kādu brīdī var arī nebūt. Un daudz, zin, kāpēc šķirās? Man meita arī viņa dzīvo tur ir, ja viņa izšķiras, viņai tā mīlēja savu vīru, pēkšņi teica, bet man pārgāja viss jūtas. Un tā mēdz būt, ja tev. Un viņa izšķīrās, viņa teica, atrada tagad citu, un tagad viņai tur tāds jūtas. Bet tās arī tas pats pienāks brītiņš. Arī tā pāries uz kādu laiciņu. Es tam piekrītu, ka tā, bet tad tu turpinās dzīvot ar to cilvēku, esi 100,000% pārliecināts, ka tās jūtas arī atgriezīsies. Dievs viņas arī iedos. Viņš var būt uz kādu laiciņu, tās jūtiņas pazina. Nevajag uzreiz skriet un meklēt, nav mīlestība un nav tā. Tas ir, tāds lēmums ir pareizs, ja tu turpini dzīvot. Bet es domāju, tā, ja vispār ņemot, tomēr jūtas vajag. Vismaz līdzjūtība pret cilvēkiem vajag. Sirdī jābūt arī jūtīgā. Tā kā labāk nemācīt cilvēkiem, kad bez jūtām, ka mums neapcietinās sirds. Jo Dievs ir mīlestība. Un Dievs svētais gars ir manī. Un tieši mīlestības klātbūtnē, es vakar klausījos Juris, tas sludināja, viņš teica arī, mīlestības klātbūtnē tieši cilvēki mainās. Tieši, kad ir mīlestības klātbūtnē cilvēki mainās. Jo svētais gars ir mīlestība. Viņš ir tevi, viņam ir jūtas, viņam ir emocijas, viņš ir persona. Ja viņš ir tevi, tad tev arī apkārtie cilvēki mainās, jo mīlestība maina cilvēks.
Svētais gars ir mūsos, un mēs mīlam ar dievišķu mīlestību cilvēku. Ar jūtām, ar emocijām. Jo svētais gars mīl ar jūtām un emocijām, ziniet? Persona mīl ar jūtām un emocijām. Un ja viņš mīl ar emocijām, tad arī mēs tā mīlam, jo viņš ir mūsos. Nu, kā tu neteiksi, viņš ir jūsos. Mūsos. Cik jau pulkstens bez 10? Vai, būs drīz jābeidz. Labi, tuvojamies finišam. Es jau nākošais vēl izstāstīšu. Man ir ļoti daudz par svēto garu. Bet nevar jau visu vienā reizi izstāstīt. Būs vasaras svētku diena, atkal mēs zinām par svēto garu. Bet svētais gars ir ļoti maz mācīties. Ziniet, runā par svēto garu kā par personu. Nav jāvēroši, ka ļoti maz. Bet tas ir pats svarīgākais. Jūs nezināt, kāpēc Katrīnai Kulmanei, piemēram, dievkalpojumos notika ļoti liela brīnuma un zīmes visādi. Viņa par, zini ko, tu klausīji? Jūs esat klausījušies Katrīnas Kulmanei. Tikai viņa par svēto garu. Viņai viss prediki, viss viņai svētais gars. Viņa saprot, ka viņš ir šeit. Vieniem hīnām noteikti viņš par svēto garu pārsvarā viss. Un ķānām tam arī svētais gars pamatā. Divas tēmas viņam ir. Svētais gars un 4. dimensija. Un pārējie, Dievs, kas viņam ir pamatā. Citiem nav apnīgi visu laiku tas bet neapnīgi. Kas jau ir ar svēto garu, tam neapnīgi. Tad ir cilvēki, atkal to pašu, zini, it kā. Bet katreiz jauns kaut kas un forši. Jā, jo Pāvils mums saka, jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierodos pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā, un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, man patīk šādi, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā, svētā gara spēkā. Mēs zinām, ka Jēzum Kristum, kā es jau teicu, nonāca par Jēzus Kristus svētais gars, tad viņš sāk savu kalpošanu. Bez svētā gara svaidījuma, bez spēka, Jēzus neko neuzsāk darīt. Neko. Viņš un tā kā es teicu, ka viņš nonāca Nāceretē, kur viņš bija uzaudzis un ieradās baznīcā, viņš piecēlās, lai lasītu un sludinātu. Viņš atvēra, kā es teicu, praviešu Iesejas grāmatu, un atverot grāmatu, viņš nolasīja to raksturvietu. Tā kunga gars, tas ir svētais gars ir uz manis, jo viņš mani svaidīs, sludināt prieku vēstu nabagiem, pasludināt atsludināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, un satriektos palaist vaļā, un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvērs, Jēzus to deva sulēnim, apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa skatu uz viņu, uz Jēzu. Un viņš iesāka runāt, šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Viņš teica, viss ir piepildīts. Viņš teica, tā kunga gars ir uz manis. Redzēju, ko Jēzus teica, svētais gars ir uz manis, tā kunga gars ir uz manis. Kad svētais gars uzcēla, ziniet, ka svētais gars uzcēla Jēzus no mirušajiem. Golgātā pie krusta, ka viņš bija nonāvēts. Un, kad viņi ņēma debesīs, viņš sūtīja citu aizstāvi, citu vadītāju mums svēto garu. Mēs zinām, ka šodien Jēzus Kristus ir 3. debesīs, tēvam pie labās rokas, un uz zemes darbojas svētais gars. Tas ir daudz, ko mēs varam šodien stāstīt, un būs jau drīz veiksim. Es atstāšu citreiz, jo pārāk ilgi cilvēki, ziniet, ka cilvēki pārāk garas sprediķis negrib klausīties, vismaz līdz galām neklausās. Nogurst cilvēki. 40 minūtes īstenībā labs svēta un laba. Jo cilvēki nogurst. Skola arī skolniekiem, cik stundu jums iet? 40 minūtes. Viņiem nevar, tā ir, cilvēki nevar ilgāk, tā ir 40 minūtes. Tas ir ļoti labi sprediķis, laikam pa ilgi, labi. Tāpēc arī šoreiz beigsim. Nākosies turpināsim par svēto garu. Jo mēs zinām, ka svētais gars ir reāls un viņu var piedzīvot. Kā es stāstīju, es arī piedzīvoju svēto garu. Grupiņā, mājas grupiņā var piedzīvot svēto garu. Nevajag dievkalpojumā. Šeit piedzīvojam svēto garu. Jā. Mēs nedrīkstam zaimot svēto garu. Nedrīkstam cilvēkiem, kas arī kaut kāds izpausmes, vai kas mēs nedrīkstam zaimot svēto garu.
Jo mēs zinām, ka viss grēks piedos, bet svētā gara zaimošanu Dievs nepiedod. Viens grēks, ko nepiedod, tas ir svētā gara zaimošana. Viss grēks Dievs mums piedod. Jo tur rakstīts, tāpēc es jums saku, katru grēku un katru zaimošanu cilvēkam piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēku dēlu, tam tiks piedots. Bet kas, ko runā pret svēto garu, tam netiks piedots ne šinī, ne nākošā mūžā. Tā kā svētais gars ir ļoti svarīgs, un nedrīkst aprunāt cilvēkiem, ne kaut kāds izpausmes. Jo svētais gars nav ne balodis, tā ne vējš, ne eļļa kaut kāda, tad ir vienkārši simboli. Svētais gars ir persona. Vispirms viņš ir persona. Te ir ļoti daudz par personu, man ir rakstīts par ļoti daudz, kā Bībelē rakstīts, kas apliecina, ka svētais gars ir persona, viņš dzird, viņam ir dažādas īpašības, viņš dod dažādas dāvanas cilvēkiem. Mēs var teikt, es tā saku, ka svētais gars ir neierobežots Jēzus. Jēzus neierobežots, svētais gars ir Dievs. Jo te daudz rakstīts ir par Ananiju tur un viss, kad viņš tur, kas tur no viņa notika, redzams Bībelē, kad Ananijam, kāpēc viņš ir melojis svētam garam, dara viņam to zinām, ka tu neesi melojis cilvēkam, bet Dievam. Tas apliecina, ka svētais gars ir Dievs. To, ka mēs redzam rakstīts, ka svētais gars ir Dievs, ka viņš ir, kur salmā rakstīts, 7. salmā rakstīts, piemēram, svētais gars ir visur esošs, viņam ir unikāla spēja vienlaicīgi atrasties dažādās vietās. Tas ir atrodams 139. salmā, tur rakstīts. Jo tur ir rakstīts tā, kurp lai es eju no tava gara un kurp lai es bēgu no tava vaiga. Ja es kāpu debesīs, tur esi, ja es nokāpu ellē, tu esi arī tur, ja man būtu rītaus un spāni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Mēs redzam, ka svētais gars ir visur esošs, tas parāda. Mums Dievs ir atklājies savu svēto garu, jo te rakstīts, ka svētais gars izdibina visas lietas, visas Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Svētais gars viss atklāja mums, visu. Jo te ir atkal rakstīts, kas pasaka, ka svētais gars ir persona, ka viņam ir prāts, emocijas un grib. Svētais gars domā un zina. Svēto garu var abēdināt. Svētais gars par mums aizlūdz, ka mēs nezinām, ko lūgt. Svētais gars par mums aizlūdz. Svētais gars ir pieņem lēmumus, tur ir Korintiešiem 12, 7, 11, piešķir dažādas dāvanas, pieņem lēmumus. Svētais gars ir Dievs, Dieva trešā persona. Viņš ir mūsu padomdevējs, aizstāvs, kur te rakstvietas. Svētam garam ir pašam savs prāts. Jūs zināt, ka viņam arī pašam savs svērts. Runājot par svēto garu, Pāvils saka, bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Gara prāts ir atšķirīgs no tēva un dēla prāta. Svētam garam ir prāts atšķirīgs no tēva un dēla prāta. Tas tā. Bet ir rakstīts, viņam ir emocijas, viņam ir dziļas jūtas, mēs redzam, jo tur ir rakstīts, un neabediniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienā. Neabediniet, Bībelē neabediniet. Svētais gars jūt visu. Viņš ir jūtīgs, neabediniet cilvēku svēto garu. Vai tu vari sarūktināt svēto garu? Man tā bija, zin kā man bija, es biju Ukrainā pēdējo reizi, Aiga man nebija līdzi, zin, Aiga nebija līdzi, un, zin kā vīrietis, viens pats veselu mēnesis tur ir, un tur tik skaistas sievietes Ukrainā, ziniet, ļoti skaistas, var Latvija arī droši vien ļoti skaistas. Ir jā, Latvija arī, protams, bet tas Ukrainas ļoti skaists,
Un es tik staigāju, zinu, es skatos, un tādas dāmiņas, un es skatos, zinu, kā viens pats, sieva nav. Bet man ir svētais gars, saprotiet, kas man palīdz. Un es skatos, un man iekšēji tāda svētā gara balss. Ko tu tur lūrus, lai tik ilgus to sievieti? Paskatīties jau var. Es tā iekšēji, paskatīties var, smūgs sievietes, viss normāli. Bet neiekāro. Man iekšēji balss, tu tik neiekāro. Tev mājās ir sieva. Es teicu, labi. Svētais gars. Es aizēju malā, svētais gars, un es neiekāru. Es paskatos, priecājos, jā, ļoti smūgi, bet es neiekāru. Svētais gars man dod signālu. Tad domāju, cik viņš ir reāls, viņš tev dod signālu. Es būtu pasaulē, es būtu bez svēto garu, vai pa kreisi, tur būtu, nezinu, kā vēl mājās vēl būtu atbraucis. Nezinu, tur. Tad zinu, mājās sieviņš saka, tu mīli savu sievu. Jā, svētais gars klaus tev, es klaus tev. Jo arī dievbijība, protams, arī tāda ir, bet svētais gars pamudina, viņš dod signālus tāds iekšēji balss, viņš runā. Te rakstīts, viņš pat runā. Vienā vietā bija rakstīts, pēkšņi neatceros, kurā vietā bija rakstīts, ka viņš runā arī uz cilvēkiem, viņš runā. Viņam ir, viņa sirds var tikt aizskārta, un tā spēj izpaust arī mīlestību. Jo viena rakstiet ir, Pāvils rakstīja kristiešiem Romā un sacīja, es jūs lūdzu, brāļi, mūsu kunga Jēzus Kristus un gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dievu priekšā. Rakstīt, gara mīlestības vārdā, svētā gara mīlestības vārdā. Viņam mīlestības, jā, tā ir. Un viņam ir dažādas dāvanas dod. Ziniet, kad svētais gars dod dažādas dāvanas. Pāvils mums saka, runājot par garīgām dāvanām, viņš tā rakstīts. Un visu to dariet, to padara viens un tas pats gars, piešķirtams katram savu tiesu, kā gribēdams. Svētais gars dod savas dāvanas, kā viņš grib. Ja jūs lūgsiet, viņš dos. Viņš dos. Bet esiet paklausīgi, mīliet viņu, viņš iedos arī savas dāvanas. Jo kristiešiem paredzēts gar dāvans. Jā, te rakstīts, kur ir rakstiet, es atradu. Viņš patiešām ir spējīgs klausīties un ar mums runāt. Un te rakstīts, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Viņš uz manīm runāja, svētais gars īstenībā. Tas viss bija reāli, viņš iekšēji balss, iekšēji. Nerunā tā, kā ausīs, zin, skan. Tā nebija tik trāk, bet iekšēji balss. Varbūt kādam skan arī ausīs, es nezinu, bet man iekšēji. Teicu jau, ka ausīs skan, tad esmu šizofrēnija. Bet varbūt tas, ka kādam arī ausīs, bet man iekšēji tāda. Es zinu, ka pie ārsta aiziet, ka, ja tu pateiksi, ka tev, tu dzirdi, tās iedos grupu, varat grupu dabūt. Ja jūs dzirdat, kad runā svētais gars skaņu, var dabūt grupu, tā viņa formulē kā šizofrēnija to, bet moši kādam arī varbūt runā. Ir dzirdēts, ka runā, bet ārsti formulē to kā šizofrēnija, bet viņš runā tiešām uz sirdīm un uz iekšēji viņš runā. Jo te ir rakstīts vienā atklāsmes grāmatā, rakstīts, ka mums ir jāklausās, ko svētais gars saka, jo te, kam ausis ir tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Mums, zin, ka tu aizjauts dievkalpam klausies, ko gars saka draudzēm. Viņš runā caur mācītāju, caur Dievu vārdu. Viņš atklāja Dievu vārdu un runā cilvēks. Gars izmeklē visas lietas un Dieva dziļums. Labi, šodien pietiks. Es ceru, ka nākošais nebūs par stāstu. Te man, es tev patīk, varētu vēl stundu runāt. Svētais gars ir superīgs, vislabākais. Un viņš ir reāls, dzīvs un patiesas. Un es pateicu šodien par šo vārdu, ko Dievs deva, un es ticu, ka katram jums kaut kas paliks atmiņā. Un būs vasaras vārdu, kas turpināsim par svēto garu. Jo šodien esmu jau 4 un tā pietiek šodien. Paldies, svētais gars, ka tu vadīji šajā dienā man, ka tu runāji ar maniem. Es ticu, Dievs, ka tu esi ar mums, kopā ar mums, maini mūsu sirds, mūsu dzīves. Un katru vienu cilvēku, kas šodien atnāca, izmaini viņu sirdi, viņu dzīvi. Es tev lūdzu, svētais gars, vadi viņu, lieto viņu, runā uz viņu, pamāci viņu, un esi viņa aizstāvs, padomdevējs,
Es tev lūdzu, svētais gars, darbojas arī turpmāk mūsu dzīvēs, kā līdz šim Jēzus Kristus vārdā. Amen.